Vispopulārākais dzēriens visā pasaulē ir tēja. Kā jūs domājat, kurš ieņem godpilno otro vietu? Šajā dzērienā ir vairāk nekā 30 minerālu vielu, mikroelementu un dažādu vitamīnu. Tas ir arī atspirdzinošs un viegli reibinošs. Protams, tas ir alus. Alu uzturā lietojot gan polārpētnieki, jo tas labi palīdz izvadīt no organisma smagos metālus, gan Čehijas un Slovākijas hokeisti, jo tas ir vērtīgs uztura papildinājums. Izrādās šis dzēriens noderīgs pat skaistumkopšanā. Skalojot matus, ūdenim jāpievieno nedaudz alus. Mati tiks pabaroti, būs mīkstāki un spīdīgāki. Akciju sabiedrība Cēsu alus no pavisam mazas reģionālās alus darītavas ir salīdzinoši īsā laikā kļuvusi par otro lielāko alus darītavu Latvijā. Turklāt aizvadītajā gadā, kad alus patēriņš valstī samazinājies, sasniedz pat 9% pieaugumu alus realizācijā. Kā tas izdevies? Visnozīmīgākais ir investīcijas, ir lielas investīcijas, ko esam veikuši tieši ražošanā un ražošanas procesos. Pa visiem šiem 8 gadiem kopā jau 25 miljonu lati esam investējuši ražošanas iekārtās, kas ir nevien lielākā investīcija vispār Latvijas alus rūpniecībā pēdējos gados, bet visnozīmīgāk arī pārtiks rūpniecībā vispār kopumā. Mēs pavērstām nedaudz savādāk pašu mārketinga pieeju. Ja jau tradicionāli alus bija tradicionāls latviešu dzēriens, tāds varbūt pat konservatīvs tirgus, tad mēs katrā ziņā esam to atdzīvinājuši savu moderno pieeju. Mēs uzskatām, ka produkts ir moderns, arī tradicionāls, bet vienlīdz moderns un atraktīvs produkts. Šobrīd populārākais uzņēmuma produkts ir Cēsu premium alus, kas ir arī Cēsu alus senākā prece. Izpētīsim, kā tas top. Pēc tam, kad saņemts iesals, tas tiek attīrīts, nosvērts un nogādāts dzirnavās. Te iesals tiek sadrupināts un sajaukts ar siltu ūdeni. Iegūtais maisījums tiek aizsūknēts uz iejavu kublu, kur pēc īpašas tehnoloģijas tiek izturēts dažādās temperatūrās, lai viss labums, kas ir graudos, pārietu ūdenī. Gatavo iejavu pārsūknē uz filtrācijas katlu un nostādina. Iegūtais produkts ir mise, ko varētu dēvēt arī par graudu ekstraktu, jeb iesala izskalojumu. Mise ne tikai garšo kā salda tēja, bet ir arī ļoti veselīga. Cēsu alus darītavā reiz pat bijis gadījums, kad darbinieks to lietojot uzturā izārstējis astmu. Diemžēl misu nevar uzglabāt neapstrādātu, tāpēc to nav iespējams iegādāties veikalos kā atsevišķu produktu. Vārāmajā katlā misu savāra ar apiņiem, tādējādi iegūstot nepieciešamo rūgtumu un aromātu. Šajā procesā tiek veidota alus šķirne. Gatavā masa nonāk virpuļkatlā, kur tā ar sūkni tiek iegriezta un nostādināta. Kā rezultātā izkrīt olbaltumvielas, kas citādi varētu radīt alu nogulsnes. Pēc mises atdzesēšanas tai tiek pievienots raugs. Rūgšanas procesā, kas var ilgt pat 21 dienu, dabīgā veidā rodas alkohols. Diennaktī iespējams saražot līdz pat 200 000 litru alus PET pudelēs, līdz 90 000 litru stikla pudelēs un līdz 280 000 litru skārdenēs. Cēsu alus ir pirmā alus darītava Latvijā, kas pilda alus skārdenēs tepat Latvijā, modernākajā Baltijā skārdeņu pildīšanas līnijā. Turklāt pirmais ražotājs, kas ievies Latvijā skārdenes ar higiēnisko folijas pārklājumu. Tukšās skārdenes no paletes tiek padotas uz pildīšanas līniju. Vispirms katra skārdene tiek pārbaudīta ar speciālu iekārtu, vai tā nav bojāta. Tad tās tiek apgrieztas otrādi un slēgtā vidē izskalotas ar ūdens strūklu. Skārdenēs tiek iepildīts alus. Paralēli tām iekārta skārdenes arī aizvāko. Ar speciālu ierīci tiek pārbaudīts, vai ir iepildīts atbilstošais tilpums. Tad skārdeņu dibeni tiek nožāvēti, lai uz tiem ar īpašu printeri varētu uzdrukāt derīguma termiņu. Skārdenes atkal tiek apgrieztas un tām pēc līdzīga principa tiek nožāvēti vāciņi. Uz tiem tiek uzlikta folija, lai nodrošinātu higiēnisku tīru virsmu, kas ir svarīgi cilvēkiem, kas lieto alu tieši no skārdenes. Tad tās tiek sapakotas un nogādātas uz noliktavu. Kāpēc būtu vērts izvēlēties alu, kas pildīts skārdenēs? Runājot par skārdeņu iepakojumu, es vēlētos uzsvērt divus faktorus. Pirmais ir kvalitāte un otrkārt praktiskums. Runājot par kvalitāti, alum ir divi ienaidnieki. Ir skābekļa klātbūtne un gaismas klātbūtne. Un skārdeni izslēdz abus divus šos faktorus. Mēs varam redzēt arī, kad salīdzinām stikla iepakojumā, arī pudeles ir tumšas, bet viņas nenodrošina pilnīgu aizsardzību pret gaismu. Skārdeni tādā ziņā 100% aptur gaismas iedarbību uz alu, un mēs dzerot alu no skārdenes,
varam teikt, ka dzeram kvalitatīvu produktu. Senāk Vācijā alus kvalitāti pārbaudīja ar kādu neparastu metodi. Uzvilka ādas bikses, ar alu aplēja krēslu, uzsēdās un, kamēr kausu izdzēra, beņķim bija jāpielīp pie dibena. Tas tad esot bijis ļoti labs alus. Tautā uzskata, kad ir noteicošais putas, ja, bet tas nav tā. Ir daudz pasaules valsts, kurās vispār ražo alu bez putām, ja, jo viņas pasaka, mums nevajag maksāt par putām, mēs gribam dzert alu. Ja. Tad latviešiem arī nav tā īpaši noteikts, ja, vai tur tā, lai būtu obligāti daudz putas vai ko. Galvenais izšķir, lai būtu viņš garšīgs, ja, un kvalitatīvs. Kas vēl labs rādītājs, ja, kad šīs putiņas paliek pie sieniņām, ja, tātad šis ir kvalitatīvs alis. Ja ir putas, tad viņām mazliet jāpieķerās pie sieniņām. Šeit ļoti skaisti redzam, kad viņš pieķerās sieniņām, tātad tas ir arī alus dzidrumam un krāsai vērts pievērst uzmanību. Tā, piemēram, gaišajam alum jābūt patiesi gaišam un gaismu izstarojošam. Ir vērts izvēlēties arī tumšu alu. Izdzerot vienu pudeli, cilvēks spēj uzņemt 10 līdz 25% vitamīnu diennakts devas. Vēstures liecības pat atklāja faktus, ka prūšu karalienei Luīzei 18. gadsimta mediķi krūšu palielināšanai ieteikuši dzert alu pirms un pēc ēšanas, un 3 reizes dienā rūpīgi ar alu krūtis iemasēt. Viņā ir ļoti daudz uzturvērtības, ja? Tātad viņš ir kā pārtikas produkts, varētu pat uzskatīt. Un alus ir, teiksim tā, vitamīna avots. Satur ļoti daudz B grupas vitamīnu. Kā zinām, B grupa, ja, tas ir nomierinošs, tas ir smadzeņu darbību veicinošs, ja, uzlabos sirdsdarbību. Ja, tādi labi faktori ir aknu atjaunošana, pat teiksim, kāds saka, jā, aknas bojā. Nē, viņš aknu atjaunošanai, protams, pārdozējot jebkuru labu lietu, jā, var panākt pretējo efektu. To, ka alus latviešu tautā ir ļoti iemīļots dzēriens, apliecina arī Cēsu alus pērnajos Līgo svētkos veiktais pētījums, kurā atklājās, ka katrs 5. Latvijas iedzīvotājs, ja tam ļautu izvēlēties, pavisam noteikti priekšroku dotu alum, nevis papardes ziedam.